Dari to, kas patīk. Dari neatlaidīgi, jo grūtā darbā gūtie augļi runā, ka esot daudz, visi kopā saldāki. Man arī izdevās izvilināt smaidu, un lai runātājs turpināja smaidīt, mums ir jāturpina aplaudēt. Uz skatuves aicinām Linda Zelta, keramiķa, vides entuziasma, kuras vērtīgākais produkts viņas paša vārdiem ir viņas zināšanas. Salacas māli Argentīnā. Tāda ir tēma. Skatuve tavu. Jā. Labdien. Mani sauc Linda Zelta. Un ikdienā es slēpjos aiz vārda vidusmeža keramika. Pastāstīšu par to, kā vispār nonāca pie māliem, un par to, kā arī neliela daļa no maniem darbiem ir apceļojusi pasauli. Viss stāsts ir sācies ar vietu. Vidusmeži ir mans lauku mājas, nu jau mājas kā mājas, pēdējos 5 gadus. Esam ienācēji no Rīgas un ar ļoti tādu deksmi dzīvot un kaut ko darīt laukos. Un šeit jūs varat arī mūsu logotipā manīt, kā šī iedvesma no tās vietas, kur mēs dzīvojam un ko mēs katru dienu redzam pa logu. Cik ļoti tas viss ietekmē visu, ko mēs darām arī ikdienā, protams, arī produktus, ko veidojam. Es saku mēs, jo arī es neesmu viena, un kāda vieda keramiķa reiz teica, ka aiz katras keramiķis stāv stiprs vīrietis, tad arī man ar to ir ļoti, ļoti paveicies. Bet, ja tēma ir vairāk par eksportu, tad šis ir tāds attēls, kas iesāk stāstu tam, kā es nonācu gan pie keramikas, gan pie tā produkta, ko es tad varu saukt par savu eksporta produktu. Un šajā attēlā mēs redzam 2 burvīgus vīriešus. Šie ir Dienvidamerikas viena no pirmie dzīvotājiem, gorāni indiāņi, un no viņu tradīcijas es esmu aizguvusi šo ideju veidot specifiskus tēju traukus. Attēlā mēs redzam ģitāru un blakus vīrietis ar tēju kā naplēju dzērienu, ko sauc yerba mate. Viņš to aplēja speciālā traukā ar salmiņu un tad to dzer. Šis dzēriens Argentīnā skaitās kā tāds tradicionālais dzēriens, un to joprojām sauc par zaļo zeltu, jo tas ir kā tāds dzīvības eliksīrs. Bet oriģināli šo tēju dzer no trauka, kas ir izgatavots no pudeļķirbja. Tas ir ķirbju paveids, kur izkaltējot mēs iegūstam tādu diezgan cietu trauku, ūdens noturīgu. Šajā attēlā var redzēt tātad daudzie trauciņi, kas jau ir izgatavoti, nokrāsoti, viņus dažādi formē, dekorē. Un blakus zaļais ķirbīts, tad ir pats šis augs, no kā mēs varam trauku iegūt. Tad, mans ceļš pie keramikas aizsākās ar tēju kultūru, sākumā ar argentīniešu šo tradicionālo dzērienu, vēlāk jau arī pētot Ķīnas tējas ceremoniju un ļoti daudz citas svežzemju tēju kultūras. Un tā kā lauku māja jau tolaik bija aktuāla, tad man vajadzēja izmēģināt pašai izaudzēt šo pudeļķirbi. Tā kā es neesmu dārznieks, tad jūs varat minēt, ka pārāk labi man nesanāca. Bija jādomā kāda alternatīva.
Jā, paralēli visam tātad stāstam par keramiku, tējām un mūsu lauku māju. Bija skaidra doma, ka mēs vēlamies tur dzīvot, bet tātad lielais jautājums jau vienmēr ir, ko tad darīt tur, lai sevi pabarotu. Laukos dzīvot ir forši, bet mums jau arī patīk pastrādāt. Tad, atnāca māls. Arī līdzīgi kā es šobrīd piedāvāju cilvēkiem gan savā darbnīcā, gan Maslats amatmājā nākt un izmēģināt roku šajā materiālā. Tieši tāpat arī es kopā ar draudzenēm apmeklēju keramiķu darbnīcu un caur šo iemīlēju šo materiālu un sāku veidot. Un tā kā tēja bija tāda arī aktuāla lieta, gan arī nepieejami paši šie tēju trauki, tad likās ļoti labs apvienojums, jātais pašai savi trauki. Un šeit jau var redzēt dažādās tehnikās un materiālos veidoti tātad šie te jerba mate kalabasi, jeb tējas trauciņi, izmantojot dažādus arī vietēji iegūtos mālus, bet ņemot par pamatu šo viņu tālo tradīciju, mēs to adaptējam sev. Un savukārt trauks, kā ķirbis, kuru man nesanāca izaudzēt, tad atradu alternatīvu materiālu, kuru arī ir vieglāk kopt un var dažādi variēt ar eksterjeriem un principā tādam nepārāk čaklam eiropējietim iespējams pat daudz piemērotāks variants, jo ķirbīts tāds, par kuru ļoti jārūpējas. Lūk, un, protams, viss ar keramiku saistītais noteikti sākas ar zinātkāri, un visi tie pamati, ko mēs apguvām, ir absolūts pašmācības ceļš. Tas, ka darba specifika, tas noteikti arī ir tāds viens varbūt no veiksmes faktoriem, ka mēs bijām gatavi kost cauri tehnoloģijai un varbūt neiet to vieglāko ceļu. Protams, arī izglītībai ārkārtīgi liela nozīme. Manā pirmā izglītība ir vidzinātnē Latvijas universitātē, tā kā es zināju, kur iet un tos mālus rakt. Un pēc tam sekoja arī studijas Mākslas akadēmijā, keramikas katedrā, kur tad es jau vairāk varēju nostiprināt savas zināšanas un gūt tādu vairāk pārliecību par sevi un tiešām sākt saukt sevi par keramiķi. Bet eksperiments tā arī noteikti ir tāds atslēgas vārds, kas caurvīja pilnīgi visu. Keramika kā nozara vispār ir ārkārtīgi plaša un bez eksperimentiem līdz kaut kam patiešām unikālam un specifiskam ir diezgan grūti nokļūt. Tamdēļ arī tik ļoti interesanti ir to darīt, jo visu laiku ir kaut kas jauns. Lūk, un tā mēs diezgan tukšā vietā sākām mūrēt ceplī, pat varbūt nezinot, kā līdz galam tas izskatās, kā jau eksperimenti. Bet pieredzes apmaiņas, protams, arī braucām pie citiem keramiķiem, mācījāmies kopā, kurinājām cepli, dažādus arī kursus paralēli par uzņēmēju darbību gāju, lai papildinātu tā kā šīs visas zināšanas. Izstrādājot biznesa plānu, tad jau iegūstot pirmo grantu toreizējā Maslats novadā, dibinot savu mazo mikro uzņēmumu, jo par miljoniem es noteikti nav. Šis stāsts nav par miljoniem. Darbnīca mums sākotnēji bija mūsu lauku mājās, viena istaba veltīta šim, turpat arī ceplis, aicinājām cilvēkus piedalīties, vērām vaļā cepļus ar svētkiem, un tad jau pienāca brīdis domāt par to, kur tad to visu realizēt. Un tas ceļš pie klienta arī sākās diezgan interesanti. Man bija pāris tēnītes Rīgā, kas interesējās par šādiem specifiskiem tēju traukiem. Ar to varētu teikt, ka es iesāku, bet tad jau par eksportu runājot,
tāda forša lieta un iespēja ir Etsy platforma. Un caur turien tad es arī sāku pa visu pasauli sūtīt savus māla kalabasiņus. Viss šis stāsts, laikam jau drīz 10 gadu garumā, protams, ir bijuši ļoti daudz veiksmes, noteikti, bet es domāju, arī pilnībā piekritīšu iepriekšējai runātājai, kad visas tās veiksmes nāk kaut kā secīgi tikai tad, ja tu tā kā esi kustībā un tiecies uz kaut kādu mērķi. Ar keramiku arī saistās ļoti daudz neveiksmes, jo kamēr tu iemācies un pa īstam saproti, kā strādā tehnoloģija, kas ir kvalitāte un kā varbūt izveidot to savu vizuālo tēlu, tas viss iet cauri ļoti, ļoti daudzām neveiksmēm, bet par spīti visam tomēr turpinam un tagad tās visas šķiet kā ļoti, ļoti vērtīgas mācības. Un tad jau sekoja nākamā fāze tādā attīstībā, kas sapratām, ka ir pienācis laikam tomēr no mūsu vidus mežiem nedaudz izlīst ārā pie cilvēkiem, jo atkal jau runa, protams, ir par klientu. Lai arī mēs tādi eksotiski meža vidu arī piesaistījām gana daudz interesantus, tomēr likās, ka jāspēr solis arī pretī cilvēkiem. Un sākās viss ar Masalats amatmājas darbnīcu, kurā joprojām reiz mēnesī notiek nodarbības pieaugušajiem. Un jau arī jaunā vidusmeža keramikas darbnīca. Aptuveni gadu jau esam iekšā jaunajās telpās Masalacā senajā āžu krogā. Un par to produkta specifiku, tas jau vien, ka es veidoju trauku, kas ir kaut kādam nesaprotamam dzērienam, par kuru varbūt ir maz kas zina. Skaidrs, ka tā ir tāda informācija, ko mēs arī nododam, izglītojam, mācām, dalāmies, bet, ja varbūt Latvijā ar to ir iet grūtāk, tad ārzemēs to novērtē ļoti, un es teiktu, Covid laikā mums bija gandrīz 100% eksports. Es paskatījos, tagad gatavojot šo prezentāciju, statistiku, un es pat nobrīnījos, bet principā tas bija tāds vienīgais veids, kā tos trakos mēnešus pārdzīvot. Tad šī te alternatīva tradicionāliem traukam, kas ir arī specifiskā tehnikā, protams, ka roku darbs un stāsts, un tas, ka vēl vietējie materiāli tiek iepīti, tas cilvēkiem ļoti, ļoti uzrunā un mūsu atbalsta joprojām. Tas, ka ir šaura niša, arī ļoti veiksmīgi strādā mūsu gadījumā, jo vismaz Latvijā šāda veida traukus gan ceremonijām, gan šiem te jerba mata dzērieniem citur neražo, un es esmu arī tagad pie manis nāk keramiķi pēc padomā tieši par šīm lietām, ka vēlētos varbūt arī pamēģināt, un tad mēs kopā ejam cauri, dalamies ar zināšanām. Un tāds laikam, galvenais moto, pēc kā es vados, kas varbūt neierindo mani tādā tipiskā uzņēmēji darbības rāmjos, ir tomēr tas, ka nedaudz spītējot pretī, es tā kā nevirzos ar mērķi saražot vairāk, atrast pēc iespējas vairāk klientu, nopelnīt vairāk, bet ka tas pats primārais tomēr ir, ka tā ir tā lieta, ko man patīk darīt, un ka es to daru pēc iespējas labāk. Un kvalitāte, protams, tas ir neizbēgami, tīpaši, ja mēs runājam par roku darbu, tam tur ir jābūt. Un
attīstībai vienmēr ir vieta, bet arī jābūt gatavam uz to, ka būs smagi jāstrādā ne tikai tādā plānošanas, sapņošanas ziņā, bet vismaz manā nozarē keramika ir tiešām fiziski smags darbs brīžiem, jo, ja kurina cepli, tad arī malka jāmāk skaldīt. Šeit pāris piemēri ar traukiem. Šie ir tie Argentīnas dzērienam paredzētie trauki, kurus mēs apdedzinājām malkas ceplī mūsu unikālā izstrādātā tehnikā. Noteikti esat dzirdējuši par melno, par svēpēto keramiku. Tad šis ir tāds paveids, mana autora tehnika, ko es studiju gados izstrādāju. Šeit ir vēl viens produkts, kas ir salīdzinoši jauns. Tie ir tējas ceremoniju komplekti, tējas galdiņš, ko es arī veidoju sadarbībā ar Ģirtu Prauliņu. Viņš man izgatavo šo koka detaļu savā uzņēmumā. Es savukārt sagatavoju traukus un tad jau meklēju klientu, tirgoju. Joprojām caur Etsy un arī caur mājaslapu, kur mums arī ir internetu veikals. Un tad šis ir tas stāsts no manas vienas mazās istabas laukos. Tas viss ir kaut kā nemanāmi aizvēlies līdz jaunajai darbnīcai, kur visi laipni lūgti. Un turpinām attīstīties. Esmu arī ļoti laimīga. Drīz jau būs pagājis gads, kopš man ir darbiniece, tā kā man ir arī papildu rokas, kas man palīdz dažādos ražošanas posmos. Par ražošanu, te iepriekšējie cipari bija tik grandiozi, man pat nedaudz neērti, bet tad es teiktu, mēs dienā varam saražot kādas 20 krūzītes, un ja mēs tās arī pārdodam tikpat, tad tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Un arī es uzzīmēju karti, kas arī bija ļoti interesanti. Ir ļoti dažādos nostūros nonākuši salacas māli. Arī Taivānā, arī Hongkongā un Arābu Emirātos ir viens mans fans, kurš jau ir nopircis kādus 30 kalabasus savu prieku pēc. Bet, kā jūs redzat, tā Argentīna nav jau iezīmēta nemaz. Un, lai arī cik ļoti gribētos, un jau ar domu, ka, ja jau es taisu tos traukus, tad man varbūt vajadzētu tiešām ļoti mērķiecīgi strādāt tieši uz to auditoriju, kas visvairāk to tēju patērē. Bet man liekas, ka viņi ir tik pašpietiekami ar saviem ķirbīšiem un ļoti dažādām alternatīvām šiem traukiem, kad viņiem, man šķiet, viņi līdz galam nesaprot, kāpēc es tā cenšos. Bet, lai arī kartēs neiezīmēju, šeit ir 2 priecīgi argentīnieši, kuriem ir mans kalabasas, kuru viņiem uzdāvināja sieviete no Argentīnas, kas dzīvoja Latvijā, kas atrada mani internetā un bija absolūtā pārlaimē par to, kā es vispār aizdomājos līdz kaut kam tādam. Tas ir, kā tu vispār zini, ka mēs tādu tur dzeram un kā tas var būt iespējams otrā pasaules malā. Un tad, ar viņas starpniecību vismaz viens tas trauciņš ir nonācis arī līdz Argentīnai. Un tās dažas atziņas principā var ietērpt šajos 3 vārdos. Turpinām rakt dziļāk, jo turpināt vienkārši nepadoties grūtību priekšā. Rakt ar domu, ka izprast to, ko tu dari, noticēt tam produktam un veidot kaut ko tiešām vērtīgu, jo, ja mēs darām, tad mēs darām par 100%. Es nekad negribu veidot lietu, kurai es īsti pat nezinu iemeslu, kāpēc. Man ir svarīgi zināt, ka tas ir vērtīgs, ka kādam to vajadzēs un ka viņš ir ar stāstu. Un dziļāk ir par to, ka iedziļināties, laikam par tām zināšanām. Es ļoti ceru īstenībā, ka par manu eksporta preci reiz arī kļūs manas zināšanas, jo man šķiet, ka beigās tas ir tas svarīgākais. Paldies!
Paldies, Linda. Es izlūdzos organizatoriem, viņi man teica vienu jautājumu, es teicu, var 8. Jo jautājumu tiešām sanākuši ļoti daudz. Ļoti skaisti un paldies par stāstījumu, ļoti iedvesmojoši. Bet pirmais jautājums, laikam, ko es gribu, ļoti praktisks un tehnisks jautājums. Pēc reģistrācijas Etsy, cik ilgi gaidījāt uz pirmo pirkumu? Es atceros, ka tas bija... Es reģistrējos šķiet martā, un aprīlī jau bija pirmais. Bet tas jau bija, tā kā likās, jau tā kā bezmaz vai atmetus cerības, un es biju kaut kur tālu prom Latgalē braucienā, un vis tālākajā kaut kādā džungļu stūrī pēkšņi man uz telefona atnāk tā ziņa, ka man ir ienācis tas pirmais pirkums, un es pat neesmu ne tuvu savai darbanīcai. Tā kā likās, ka jā, tas klients gaidīja, kamēr es tā kā attālināšos pēc iespējas tālāk, lai viņš varētu mani pārsteigt. Tīri tehnisks jautājums. Tas, kas tas salmiņš, to arī tu dod līdzi, vai tas ir no kurien, vai tie ir pašam jāsalūkā? Jā, man šobrīd jau ir viens arī puisis, kas, starp citu, Valmierā tirgo izplata šīs tējas un arī traukus. Arī manus traukus viņš izplata un caur viņus tos bambiljas, tā viņus sauc. Jā. Arī kaut kādu daļu esmu paņēmusi, lai varētu papildināt. Bet pēc idejas es sāku tikai, ka ir tikai keramika un par pārējiem aksesuāriem, tad, lai pielāgo paši pēc savām vēlmēm. Tad vēl jautājums, kā un vai tu reklamē savu mājaslapu? Ar reklāmu man iet grūti, jo tas aizņem ļoti daudz laika. Un tas ir kaut kas, par ko es domāju jau ilgstoši. Bet es zinu to, ka man vienkārši vajadzētu kādu palīgu. Jā, man ir respektīvi, ja ir kāds zālē, kurš ir ar mieru palīdzēt, viņus ir vērts aprunāties. Ja? Jā. Jo sociālajie mēdīs, protams, cenšos ik pa laikam par sevi atgādināt, bet jā, kaut kā man tas galīgi nav tādā dienas prioritātēs. Tā kā jā. Es tad vēl ir jautājums tieši par pašām piegādēm. Māls ir trausls produkts. Kādi ir piedzīvojumi ar to, kā nogādāt kārtīgs? Man ir vienreiz saplīsis trauciņš visu šo 10 gadu laikā, un tā bija mana vaina, es to zinu. Bet, ja kaut kur sākumā jau vai pa vidu, kad neuzmanība iesakās? Viņš jau kaut kur ceļojot, es pieņemu, ka kaut kur pa ceļam vai pie pārkraušanām, tur jau tās pakas mētā kā traki. Bet par piegādēm runājot, arī tāds īstenībā viens satraucošs moments - pasta nodaļa. Masalacā ir viena pasta nodaļa, kurai ir saīsināts laiks uz 3 stundām dienā, un tur briest nepatikšanas, ka viņu vispār klapēs ciet. Un pasts tā ir man vienīgā tāda dzīsla, caur kurien es sūtu to visu savu preci uz ārzemēm. Ja aizklapēs pastu ciet, tad es īstenībā nezinu, ko jāpārvācās. Tas tāds globāls jautājums. Jā. Un arī varbūt noslēgumā globāls jautājums. Vai esot māksliniekam, ir viegli būt arī uzņēmējiem? Es tam dēļ, es nezinu, it kā es daru šīs lietas, bet nevienā brīdī sevi īsti par mākslinieci arī nesauktu. Es varbūt esmu amatnieks, es ceru, jo tur arī ir ļoti sarežģīti. Bet, un uzņēmējs, tāds, man liekas, īstenis uzņēmējs jau es arī beiggalā neesmu. Es esmu kaut kāds tāds hibrīda versija. Un ja tehniski, cik, piemēram, mēnesī vai gadā, cik tās krūzītes aizceļo no tevis uz pasauli, ja drīkst teikt? Jā. Uz ārzemēm es teiktu kādas 500. Tas nav daudz, bet tas ir tas, ko tikai caur Etsy nopērk. Tad ir vēl pāris sadarbības partneri ārzemēs, kuri savos veikalos izplata manus traukus. Tad tur varētu būt vēl tikpat. Bet tas ir tikai tās krūzītes, bez visu pārējā, ko es daru. Un cik būtu tāds, mērķis, cik tu teiktu, vairāk gan es netaisīšu?
tāds noteikti. Es principā jau šobrīd jūtos gana nodarbināta un man visa pietiek, man šķiet. Protams, ka attīstība nekad tā vienmēr ir kaut kāda lieta, par ko es domāju, bet es uzreiz jau saprotu, ka ja būs kaut kas vēl, tad man vajag vēl cilvēkus. Ideja man netrūkst, bet jā, vai tās krūzītes, es domāju, tik cik es viens spēšu saražot, vairāk arī ne. Bet ir jau ļoti daudz lietas, ko var no keramikas taisīt. Paldies, aplausi Lindai par stāstījumu. Paldies, Linda.